Mūsu ikdienā uzmanības centrā ir ļoti svarīgas nozares. Tā ir siltumapgādes nozare, energoefektivitāte un jebkuras pašvaldības attīstība ilgtspējā. Ja mēs apskatāmies, kā siltumenerģijas uzņēmumi strādā, tad viņu ikdiena šobrīd ir gan modernizācijas uzlabošana, gan zaļais kurs, gan cieša sadarbība ar pašvaldībām. Kāda ir labā pieredze sadarbībā ar pašvaldību, izstāstīs Sijā Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja un Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa-Veita. Es varbūt sākušu ar to siltumapgādi, kur jūs minējāt, ka viņa ir svarīga. Es laikam teikšu, ka viņa ir ļoti svarīga, jo mēs paskatāmies uz kopējo enerģijas patēriņu, tad cilvēks siltumenerģiju patērē 3 reizes vairāk nekā elektroenerģija. Mums liekas, ka elektroenerģija ir tik būtiska, bet mūsu klimatiskajos apstākļos, ja mēs paskatāmies tajās vienībās, tad tā ir siltumenerģija, ko mēs patērējam 3 reizes vairāk. Un, protams, tas ir ļoti, ļoti būtiski to zaļināt, padarīt efektīvāku un tā, lai viņa ir gan lētāka patērētājiem, gan arī zaļāka videi un mūsu valstī. Jā, no sākuma tas viss likās tik sveši un dārgi un nesaprotami un vēl, bet nu jau tas ir garām. Un es gribētu teikt, tā ir tāda pārliecība, kad pirmkārt mums, protams, palīdzēja arī krīze un karš Krievijā, jā, kad bija briesmas par tiem energoresursiem, par atkarību no tiem un tā tālāk. Bet no otras puses, kad tu redzi, ka kaut kas paliek zemē mētājās nevajadzīgs, ka tu viņu var efektīvi paņemt un izmantot, ka saules spīd, tu var ražot siltumu. Starp citu, mēs pēc gada uzlikām arī klāt šim lokam elektropaneļus, jo tad, kad saule spīd, tajos paneļos rodās siltums, un viņus vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir elektrība, kas viņus aizsūtnē. Lai zinātu precīzi, cik vajag gadu nostrādāt, mēs aprīķinājām un uzlikām saules lauku. Mums nav jānodod viņš tīklos. Un tas ir ļoti svarīgi, kad mēs domājam par kaut kādu elektroenerģijas ražošanu rūpnīcās, mums jāpadomā tā, lai viņš ir pašpatēriņam, jo tad ir tas daudz lētāk, jāmaksā sadala, pārvade, tu pats sev saražo. Tagad ir arī baterijas elektro, ka tu var drusku uzkrāt un izmantot tikai sev, un tad tas sanāk pa velti. Man sanāk saule pa velti. Nākamais, tā kā es teicu, mēs izmantojam to, kas kaut kur paliek enerģija neizmantot. Šī gadījumā tas būs arī tas, pieņemsim, tie paši zari, miza un tā, kur neko vairs nevar saražot, mēs no viņiem veidojam siltumu. Ja tur paliek kaut kāds siltums, mēs viņu vēlreiz izmantojam un liekam flāt. Tad mēs paņemam sauli, tad mēs paņemam daktu centru, vai varbūt kādam ir rūpnīca, kāda blakus, kurai paliek gan siltuma un pāri, un tā, tur ir tik karsts, ka nevar izturēt. Un šī domāšana, viņa paliek tik dabīga un tik feina, un kad tu redzi, ka viss, kas tev ir riņķī, ka tā ir potenciāla enerģija, kuru var izmantot.